Uztaisām kārtīgo stieņu treniņu, pull-up, dipi, abi divi majo repi, 2 seti principā, un katrs sets tā kā 3 reizes līdz failieram. Kā viņš šodien galvu sāk? Tīri dīvaini. Bišķi pa ilgu pavadīt tajā parkā, bet ir kā ir. Tur vienkārši fuzīši atnāca, mēs baigi forši īstumā saruna sanāca. Un tagad ies augšā, uztaisīs ēst kaut ko tam līdzīgi. O, bļāviens, oj. Karoči. Problēma bišķi. Čučuļ problēma. Te mums ir atslēga. Saši. Man liekas, ka es atradu labāko sistēmu priekš treniņiem. Nu, vismaz priekš manis, tāpēc, ka man vajag pietiekami daudz laika, lai strādātu, man vajag šos vidokus taisīt, editot, un man vajag skola tomēr, eju uz skolu, jā, tā kā bum. Un tajā pašā laikā es gribu tomēr arī izbaudīt viņus, jā. Un sistēma ir vienkārši. Es eju 3 reizes nedēļā uz džimu, mēģinu hitot, cik man sanāk, cik man laiks sanāk, lai es varētu arī aiziet gulēt pēc tam laicīgi. Tad tie man ir 3 compound lift sākumā, un tad ir tie additionals, ko es varu dažreiz nedarīt, dažreiz darīt, zin kā sanāk laiks. Tos es eju, tas dabūnu pietiekami jau stimulu kopumā, ja? Ja es izlaižu vienu no tām dienām, tāpatām es dabūnu pietiekami stimulu, lai pa virs tam, tā kā šodien es darīju vienkārši calisthenics treniņu. Tāpēc, ka aiziet pie stieņiem, uztaisīt ar tiem majo repiem, ko es tev stāstīju, tas prasa 20 minūtes. Nu, labi, tur bija čomi, un es runāju ar viņiem. Tie bija vienkārši random fujeki, bet tagad tie ir čomi. Un es runāju ar viņiem, un tas aizņēma nenormāli laika. Bet tas forši, man patīk runāties ar džekiem, vienkārši super. Tad labi sajūt, tā kā tu iedod papildus enerģiju dzīvē. Un tieši tāpat mēs arī džimā eju runāties, tāpēc, ka es zinu, ka tas man dod šo fuel, šo degvielu, lai augtu tālāk. Tas dod to dzīves prieku, ja? Bet aizgāju prom no tēmas, bet jā, tad tu aizēji vismaz 2 reizes nedēļā uztaisīt šo full body, aizēji pašu, ko links aprakstā ir pa brīvu man treniņu programmu, un tad mājas treniņi tādi. Tu tā kā es šodien taisīju pull-upus un dipus ar majo repiem, vai vēl viena opcija, ko es atradu šo vasaru sākot taisīt, es taisīju tā kā inclines it kā ir, bet tev sanāk, ka tu vari čestu zemāk nolikt. Tas nozīmē, ka tu dabūni lielāku streču un nenormāli labi jūt to, un nākošajā dienā, aiznākošajā dienā tu kā jūti, kad ir izmantots tas muscles, un reāli tā kā, nu, es nezinu, es neesmu mērījis, vai man čests paliek lielāks, bet ir tāda nojausma. Jā, tā kā šis, manuprāt, ir labākā sistēma, ko es esmu izveidojis. Tāpēc, ka man džimā es varu iet tikai 3 reizes, tāpēc, ka viņš vaļā 3 reizes ir nedēļā. Tā kā tas vienkārši man lika pagrozīt šo visu, un es sapratu, ka šis īstenībā ir fantastisks veids, kā trenēties. Vienkārši iet uz džimu, lai dabūtu šo pamatu, un tad pa virsu iestarpināt un izveidot šo džimu plānu tādu, lai tu varētu iestarpināt šos pull-ups, šos dips un visu to. Tā. Un vispārēji, tā kā trenēties
vismaz 5 reizes nedēļā, man liekas, ka ir tā atslēga. Pirmkārt, tad tu dabūni šo stimulu muskuļiem ļoti viegli dabūt to. Otrkārt, vienkārši tu dabūni vakarā pirms dušas vai kaut ko tam līdzīgi. Tu vienkārši uztaisi tos push-ups vai uztaisi tos pull-ups un tu dabūni tā kā kaut kur iztenēt to enerģiju, lai tu varētu vieglāk aiziet gulēt. Labi, tagad, kad es runāju, es jau esmu pumped un tagad aiziet gulēt, būtu bišķi grūtāk, bet principā jā, iesaku pamēģināt šo sistēmu, uztaisi šos full body treniņus un pa virsu tā kā kaut kur iemest šos calisthenics / bodyweight. Nu, vienkārši good. Man vismaz tas strādā. Tā kā tas ir, es nevaru to teikt kā izpildāmo soli, bet interesanti lieta, ko pamēģināt. Tā kā pačeko, ja tev strādā, ja tev patīk. Man personīgi ridīgi labi strādā. Man patīk šitas. Tā kā es šo kādu laiciņu darīšu vēl. Es gribu uzsākt kaut kādā donas treniņu sakal taisīt un vairāk kardio. Es nopirkšu gan jau running shoes, lai es varētu trenēties maratonu, un es gribu uz Rimi maratonu aizmaukt. Ja tu vēlies, lai es tev palīdzu tiešāk tavā situācijā iegūt redzams rezultātus, tāpat kā es ticu no šī līdz tam, un es no tevis prasu tikai pirmsbildi un pēcbildi, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka es tev varu iegūt reāli rezultātus līdzīgi kā es, tad aizej pačako pirmo linku aprakstā. Tur ir 1-1 coaching iepazīšanās zvans, kur mēs vienkārši sapratīsim, vai mēs esam labs mēčs, lai kopā strādātu. Tā kā pačako to. Un otrais, trešais links aprakstā ir Latviešu izģērbšanas stils, kur ir WhatsApp grupa un Discord serveris, kur Discord serverī katru svētdienu 8 no rīta. Es veidoju šo grupas video zvanu, kur mēs vienkārši stāstam savus mērķus, dodam citiem padomus, veidojam šo atbildības sajūtu. Tā kā es būšu priecīgs tev satikt tur svētdien 8 no rīta. Bet tas ir viss priekš šī video, tiekamies rīt. Rītdien arī būs video, tā kā nospied to sarkano pociņu. Tu vēl neesi to izdarījis, nospied to iekšā gaisā, aizsūt savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt. Un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.